Re? Copeni ir, bet copas nav. Čau, Rendi. Sveiks. Kā iet? Nu, cīnāmies. Kas par ekskluzīvu vietiņu? Daugavas krasts. Pagad, tur tas tilts, nu tagad neredz tur ābeli priekšā, bet tas ir tas Krustpils tilts, jā? Zeļķu tilts. Zeļķu tilts. Un pasies kāda te forša namiņa. Te var atbraukt pie Rendi uz copi kādreiz. Ienāc, tā tikai neskaties, tur ir mans bardaks. Nu, tāds vieglais bardaks. Nu, labi, bardaku ročus nerādīšu, bet viņš tur ir. Ienāc, sakot, pasties Rendijs, te ir uzbliezis šitādas te foršas namiņas. Var atbraukt un palikt uz zanočku, ne? Un uz copi iet. Droši. Rītīgi kručstēle. Pamācīsim kādu samu noķert. Ielaidīsim samos ar šodien? Ielaidīsim. Nu davai. Re, kur laiviņas ir. Kā šo vietu sauc? Upes Melderes, Krustpils pagasts. Brauciet ciemos. Tev tu pagājušajā pavasarī lustīgi gāja, ne? Drusku. Tu biji pagājušajā vai vēl pirms tam? Nē, pagājušajā. Lai jūs saprastu. Nu, es jau apmēram esmu līdz kursā. Mēs tagad Redz, kur tagad Daugava atrodās? Tur lejā. Un tagad ir tā grūti saprast, bet nu, tas, cik te ir apmēram metri līdz lejā? 6. Un kur ūdens bija? Nu, tā būtu ūdens. Līdz Šitien gumijai. kaut kur bija, ja? Vai visi namiņi bišķi tā kā aplūdi, ne? Bišķi. Tāpēc jau tiek nākošais celts. Tas ir vēl ar 2 metru, kā saka, droši. Rezerve vēl ir, jā. Tā aizslāpjas, pamosties un... Nu labi, nu kas notiek, ka šitādi namiņi atplūst? Nu, tad ir grīdas jāmaina. Jāsagaida naudu no apdrošinātājiem un var sākt strādāt. Jā. Tas ir tad, kad pļaviņās Jā, sastrēgums sāks. Sastrēgums veidojās, jā, ledus. Šeit var savus laiviņas ielaist. Te, kur vīri tikko no copes arī izbraukuši ārā. Jā. Ar kādiem kuģiem. Krūti. Jā. Tā kā, ja tev pašam savu laiviņu un vajag vietu kā tik pie Daugavas, brauc pie Rendī. Un ir arī vieta, kur palikt. Ležam copē, ne? Ležam.